Un hei, te neviens cits, kā Kristaps TV, KTV mērčups, DV, kā jūs mani vēlaties. Esmu te, ar kamerā. Esmu aizmirsis, kā jāfilmē, esmu aizmirsis daudz, kas jādara. Ir ļoti daudz lietas, ko esmu aizmirsis, ko es apsolos izdarīt, es nevaru izdarīt, tāpēc, ka strādāju, laika nav. Uzfilmēt daudz materiālu nav. Esmu bijis jau pa pusi Latviju izbraukājis, esmu bijis ārpus Latvijas izbraukājis. Ir kaut kā daudz materiālu, ir ko paskatīties, ir ko montēt. Es nepublicēju dēļ tā, kad, cik es arī pavērus, ka latviešu YouTube, kā platforma YouTube latviešu, ir vienkārši degradējusies. Vairs nav tie cilvēki, kas skatīsies, jo es varu filmēt, es varu montēt, es varu jebko darīt, pilnīgi visu, bet man no tā vairs nav jēgas kādreiz pirmsākumos. Pirmsākumos bija tā, ka skatījumi nāca, tie bija laika, YouTube laika, kad viss bija action, viss nāca skatījumi, un te es paskatos uz lieliem YouTuberiem, kas ir Fantface, Ozzy Channel, Uzkapēm, Uldons, visi tie, kas vēl bija Baltika, Roberts Vītols, pilnīgi visi skatus, A līdz Z. Pēc skatījuma skaitu interesi pēc jauniem vidikiem, kas iznāk. Dienu, kad viņš iznāk, un nedēļa laika pēc posmas, tā ir secinājumi. Un es pamanīju to, ka man vairs nav jēgas kaut ko filmēt, stāstīt, darīt, ja cilvēks vairs neinteresē. Tā es saprotu, mūsu pusaudzis, mūsu mūsdienas pusaudži izaugus, jaunatne daudz neinteresēs jūtu, tad visam ir TikToks un tā ir gara. Alright, nav problēmas kā kuram, bet es sāku pievērsties kaut kādu filmēšanu, es nezinu kur es lai daru, kā, jo, cik saprotu, YouTube vairs nav tas variants, kur filmēt. Par streamiem esmu palaidis streamus ar savu portatīvo datoru, savu portiku, kas man šodien ieslēgts. Un ir tā, ka jums vajag streamiem laiks, jo man ir tāda situācija, ka mans komps nepavēl streamu līdz galam. Viņš crasho, viņš lago, un tas nozīmē, ka man jāpērk jauns portiks. Jā, es varu iegādāties nopirkt vispār, bet es tam pagaidīšu uz tam brīdim, kad būs tas laiks. Tas ir viens. Otrs, par ko es vēl gribēju teikt. Pa mērčam. Drīz mērčā arī apstāsies uz ilgiem laikiem, uz vairākiem, bet uz kaut kādu noteikti laiku, jo tiek taisnāt jauni produkti, jo veci daudz, kas neņemsies ārā, liksies jauni, kas jau iet mūsdienas tendencē, un darbi ļoti daudz. Kaut ko es gribu arī jums iedot no jauniem mērķiem, kad parādīsies, no jums interesi. Kas vēl, ko es vēl gribētu teikt. Es pat aizmirsu, ko es gribētu teikt, bet tā bija. Es nezinu, vai jums interesi videoklipi, vai es pastāstīju pirms un pēc, šodien kā mans kājas sajūts ir pēc operācijas, vai tāds jums interesē. Jūs vienkārši komentēt idejas, tāds nopietns, ko jums pastāstīt, pastāstīt kaut ko, tas, kas jums interesē, piemēram, dažam interesē patiecībām, dažam interesē, piemēram, par manu veselību, dažam interesē finansējums, citiem interesē biznesa interesē, kaut kas. Droši var rakstīt, es palasīšu jūs komentārus. Es nesolu, ka es uzreiz uzfilmēs, jo es skatos pēc savu brīvo laiku, jo es tikko nesen arī atnācu no darba mājās, es kādu ierubīju kameru, jo es visu dienu domāju, ka kaut kas jāuzfilmē. Jā, es saņēmu uzfilmēt jums vēl. Jā, man ir daudz materiāls samontēt, man ir YouTube arī privāts, bet es nepalašu, nav jau tas jēga. Es paskatos jūsu komentārus, ko jūs gribat, ko jūs nevēlaties. Un ko es vēl varu pateikt. Jā, tas ir jūs pats galvenais, kas man interesē no jums. Pa lielam jau, jā, TikTok vai taisnāt laivu, es nezinu, vai jums tas interesē. Es nezinu, vai baigi interesē. Ja interesē, var rakstīt komentārus, es pēc tam uzfilmēt videoklipu, kas ir mans TikToks. Tā ir droši, jūs rakstīt idejas. Es jau pagaidām palaidīšu runājušas videoklips. Un pēc tam pastāst jūs atsauksmes pēc tā visas fragmentam.
Un tas jau visas fragments man sēs tā, ka es domāju, ka visam interesēs. Es sāku palaist montētos videoklipus, kuri ielikts ļoti daudz stundas. Nav vairs kādreiz bija, ja uzsvēram videoklipu, piemēram, A, B, un ķipa tas gals nogriezts. Nu, ķipa tie atstarps vai gals nogriezts vai kas. Nē, es tā bišķi vēl piestrādu pie montāžas, un bišķi vēl apmācos. Un es gribu tā, lai jums pašam kvalitatīvi skatīties pat videoklipus un izbaudīt to visu. Jo pa lielām, es jums tādu notēru 5 minūtes no dzīves, to, kas tādu pastāsta, kaut kādu huiņu, soka lamājas, bet tā ir. Bet, nu, pa lielam, jā, ja kaut kāds interesants komentāros, ja negribu vispār savu filmēt, drokšā ir raksta komentāru, es nevienu heiteru priekšā, nu, pie sirds, es esmu pilnīgi visur, arī heits, gan labas komentārs, jūsu idejas, jo man jāzina, ko jūs par to domājat, par ko jūs par to nedomājat, jo katrs cilvēks paliek savas domas, un tas arī turpmāk saprats, ko es varu darīt jūsu labā, un ko jūs labā nedarīt. Tāpēc, jā, palējām tā, kas var pastāstīt. Ko es vēl izsāstīju tā ātri, pirms nobeigumu. Visiem paldies, kas skaties tiešai mans videoklips. Droši var piesakot, ja kāds grib. Bet es gribu palikt vislielāko respektu fantiesiem, kas skaties tiešai terē savu laiku, skaties manu videoklipu. Tas ir viens. Otrs, tiem, kam nav, piemēram, tā nāk ziema, ko skatīties, viss YouTube ir pārskatīts. Arī jums iesaku iet Ozi channel, tā kā es to daru. Vakaros pēc darbas, iesaku, protams, YouTube viss. Ieslēdziet Ozi channel Villas Stāsts #1, nu, #1, un noskaties līdz pašam galam. Un tā, ka jūs noskatīsies, jūs parādsies dzīvē iedvesmu kaut ko darīt, tas, kas jums tā kā nav. Jo, piemēram, Ozi channel, cik es no videoklipu skatos, sarunājos, čatojos, viņš šai nepam 20,000 mēnešus, nepam miljonus, viņš uz savu mažo budžetiņu ir izdarījis tik daudz darbu, un joprojām dara, un viņš nepados, viņš dara un dara priekš sevi un savai ģimenei. Un varbūt tas arī jums var ieteikt tādu pašu variantu kā Ozi channel. Neapstājas, dara, ja jums ir, piemēram, nākamgad plāns, piemēram, nopirkt mašīnu, kaut kā krūti, kas maksās nezinu cik, uz to plānā turēties. Ejiet, dariet, un tad jūs arī saņemsiet to, ko jūs vēlaties. To es jums iesaku. Nākamais, ko es gribu pēc, esat pozitīvi cilvēki, gan uz ielas, gan arī internetu sociālos videos, jo heiteri, es zinu, jā, jums ienāk čatā, ja uzdirs kaut ko, jums tas ir hypes uzdirst, jūs gaidat reakciju, kad pats streamers, vlogers jums atbildēs. Zini, kas ir labākais? Drīz tas viss apstāsies, un iekārši jūs komentārus nelasīs, jums tas nepatiks. Mēs vienreiz jūs pamārs jūs komentāru kā hate, jā. Būs tiešais vienreiz pam otrais, trešais jau jūs tekstu nelasīs, būs jau ignors. Un tā, ka būs kaut kas svarīgs, no jūsu puses vajadzēs uzzināt, tad brīdi tavu ziņu neizlasīs. Tāpēc vajag būt mierīgiem un saudraudzīgi. Draudzīgi pret arī tiem, kas kaut ko dara, kas arī montē videoklips, kas arī filmē videoklips, tas tiešai. Es teikšu godīgi, ir plāns 24 stundu tiešai. Ir plāns, ļoti liels plāns, ir tādu uztaisīt. Bet ir tāda lieta, vai jums tas pašam interesēs. Vai jums būs tā interesi ienākt un skatīties. Jo pārstāvs, kas būs manos streamos, pārāk, kas tev nopēc kompu, es vēl mēģinu salikt savu YouTube un paprovēt kaut kādiem savu settingiem. Bet, ja mēs aizies, es būšu pārlēdus YouTube streamu, var ar Twitchos, var izdomās. Un 24 stundu būs tikai, kā es runā, labi, es jums arī iedzēršu, papļāps ar jums. Pa vidām es mēģinu saprast ar vienu citu streameru, kā pēc tam no to stream pārmest uz telefonu un iet tālāk rādīt, nu, ķipā, ko es daru vispār dzīvē, pat 24 stundu. Ir kaut tāds plāns. Es visu izdomās darīšu, bet, nu, tas nebūs tik ātri, jo enerģija vairs nav, spēks nav, ir nogurums. Un arī jums jāsaprot mani, ka es arī nevaru būt pilnīgi visu pēc jūsu vēlu. Jā, es saņemu ļoti daudz ziņu, ka būs videoklips satiek uz ielas, jo KTV, kad jauns vidīgs, kas ko. Es nevaru jums apsoļt, kad, jo man nav tas gribas spēks.
es palasu, iet citos streameros, palasu no kādreizēm viņiem fanu bāzi, kas viņiem, es neteikšu youtuberu, un es nepiemirstu cilvēku. Cilvēks kādreiz, tas bija gadu 7, 8, 9, apakatam cilvēkam normāli mētāja piķi, normāli. Tur nebija 10, 20, bet tu gājas 50 sotaks mētāja. Tad es viņu satīcu personu dzīvam, to pašu jautāju uzjautāju, viņš vienkārši norok. Viņam tas vairs neinteresē, jo kādreiz bija action uz tā viss, nomēsim kaut kādu action noteikti. Tagad jau visam tas cilvēku neinteresē, jo tagad ir, cik es arī paslasīju pēc liekšministrs kabinets, visus šos te figins, visus, kas tā turpmāk būs, finansējums mūsu tā minimāla alga, es pieminas, ka minimāla 600 vai 700 cents minimāla. Tā summa mums jāizdzīvo pilnīgi mēnesī. Ja tu kaut kur iekrāt, tur daudz, kur daudz atkarīt. Tāpēc jāmēģina darīt tā, ka tā finansējuma bāze, kas tagad, ko taisa Latvija arī būs dārgāks cigaretes, labi, veips nevar nopirkt, cigaretes, alkohols, viss, kas var būt paliek dārgāks. Un viņi domā to, ka, ja viņi uztaisīs, piemēram, pašu cigaretu bāzi, ja tabaka bāzi, uztaisīs dārgāk, cilvēki nepirks, tie, kas pīpēt, tie arī pirks, tie, kas lieto alkoholu, viņi pirks. Es nezinu, kāpēc tas paši Latvija uztaisa liegumu no 8 līdz 10 nevar, no 8 līdz 10 nevar nopirkt alkoholu, tā no 10 līdz 8. Tic man, tur vēl lielāk murgs sākas, tāpēc, kad pirms 8 cilvēks stāv rindās un skrien uz veikalu, lai paspēt. Un tie, kas jau normāli cilvēki iepērkas pēc darba 8 var nopirkt pārtiku, tā kā es aiziet uz veikalu nopirkt vakarītes vai pus komandējumus, es man jāgaina rindā, tāpēc, ka daži skrien pa vidam var iest nopirkt savu alkoholu. Man daļa tā, tāpēc, ka to es likums parādies. Bet vispār par to negatīvi nosāks paiks tā, jūs esat superi, malāč, ka jūs noskaties 12 minūtu garu videoklipu, ierakstiet komentus savus viedokļus, arī jūs fanface, Beigā centrs un Orbiņi. Ierakstiet komentāros arī jūs savus idejas un ļoti būt pateicīgs, arī viss, kas uzkapājumi, viss, kas man vidīgs, droši rakstiet komentārus, jo es redzu jūsu komentāru atsauksmes un es varu zināt, ko, kā man darīt. Jo tagad būs pāris videoklipi, es uztaisu runājošo, un pēc tam es pasaka visu kopsavilkums, kā viss izskatās, pēc skatījumiem, laikiem, vispārējiem, dislaikiem, komentāriem. Ja es redzu, ka nāk cilvēku ar lielāku bāzi iekš, es sāku palaist montētos videoklipus. Bet šobrīd es jums palaidis runājošos videoklips, un tad jau es redzēs, vai tas ir vērts, lai es montētos vai nē. Bet šoreiz jums pateiktu, ja skatās vakarā, jums jauku vakaru, tie, kas skatās no rīta un taisās uz darbiet, lai jums sveiks un darbdien, un tiekamies uz nākušajam videoklipam. Nē, jums te piesakot, ja jūs, protams, vēlaties, ja jūs nevēlaties to nedarīt, jums nepiespiež, būtu ļoti mīļies uzspiest īkšķi uz augšu, varam spiest uz leju, kā jums pašam labāk. Un ierakstiet galvenais komentāru savas idejas, domas, par ko es runāju šo videoklipu, kaut kādu montāžu, bet montāžas nebūs tik ātri, kā mēs nesaprastu, vai tā jūsu skatījuma bāzes interesēs. Tā kā tiksimies nākamajai reizei, kaut kad atkās nevar solikt kad, jo Semārs pēdējais videoklips man bija pusgadu atpakaļ, jo strādāju, sezona atklājas, vasaras, un vasaras sezona atklājas, un arī uzreiz arī darbs parādās, un brīva laika nav. Tāpēc, es nav tā, ka var uzsvērt videoklipu, kad citi beidz darbu 4 vai 5, man mājiņiet uz 8, 9, 10, 11 citreiz. Tā kā es nevaru uzsvirmēt par tums kaut tam līdzīgi. Tā kā droši rakstiet, tiekamies nākušajam videoklipam, veiksim visiem dienu, lai visiem kādīgi veselība, izturība un pozitīva prāts. Tiekamies līdz nākušajai reize, un ko es vēl gribēju pateikt, galvenais. Esam draudzīgi pret visiem video materiālu veidotājiem un streameriem, jo viņi jums dod to pozitīvismu un, protams, to, ko jūs var paveikt laiku ārpus darbas, skolas laiku un vispārējie. Un arī tie, kas nezin, es pats personīgi rakstu tekstu, bet AI sistēma, kas ir programma sauc, iedzer tikai to dziesmu. TikTok var man atrast daudz dziesmas. Es pats rakstu tekstu, bet man iedzer cits, jo mans pretīgais balss ir vienkārši pretīgs, lai es dziedātu. Tāpēc, sorry, bet tāpēc ir programmas, kas man vietot viņu iedzied, bet tekstu drukāju es.
Tā kā arī dziesmas vēl drīzāk iznāk jauns TikTokā. Tā kā sekojiet arī man droši TikTokā, tur esmu aktīvāks un tiekamies nākšajā reizē. Un, protams, visiem pozitīvs prāts un tiekamies nākšajā reizē. Čau!